Sveiki, mani sauc Mārtiņš. Esmu SKAD Solutions pakalpojumu konsultants, un ko es daru ir, kad palīdzu uzņēmumiem saskatīt šos ceļus, kā varbūt tās autorizāciju labāk pielietot, ieviest automatizētos procesos un digitalizēt savu ekosistēmu. Šodien es jums pastāstīšu vairāk par tieši autorizāciju, par iegūmiem un to, ko varbūt mēs izpētījām vairāk tieši pilotējot, mēģinot saprast arī gala lietotāju vēlmes, problēmas un kopumu. Un tad es pieļauju, ka jūs esat divās dažādās lomās ikdienā, gan kā uzņēmuma pārstāvi, gan kā privātpersonas, kas visdrīzākais ir lieto šos autorizācijas rīkus. Un tad, kad jūs pārstāvat kompānijas, jums ir dažādos veidos jāmanevrē ar šo te klientu un, tā teikt, jāpasniedz viss, ko viņš vēlās. Un viņi parasti vēlās to lēti, ātri un tūlīt. Un tad jums ir jāmēģina, vai tas būtu kāds projekts, vai tas būtu tieši saistīts ar autorizāciju, tad izmanevrēt, kā tad šo te apkalpošanu viņam, jeb šo te caurplūdi padarīt gana ērtu, gan jums, gan citiem. Un būtībā, kā es to saskatu, ir, kad jūs rūpēties par saviem klientiem, savukārt pretī par to saņemat lojalitāti. Un skatoties varbūt tās kopumā uz šo te vajadzību prizmu, tad ir būtībā atsevišķas dažas pamatvajadzības, kas iezīmējās. Un tās ir klientu pusē, tas ir ērtums, un organizācijām tā ir attīstība, savietojamība un drošība. Es atvainojos atbilstība. Ko mēs saprotam ar ērtumu? Ar ērtumu mēs saprotam lietotnes, jeb platformas, kurās viņš strādā, cik tas ir viegli uztverams, ātri, jebkuru darbību, ko viņš veic, teiksim, autorizēties, cik tas ir viegli, cik tas ir uztverami. Ir viena aplikācija, otra aplikācija, trešā aplikācija, un ko klienti novērtē ir šī te lietojamība. Un mēs bieži saskaramies ar daudzām lojalitātes kartēm, un jau tagad es pieļauju, ka liela daļa no jums ir šo lielo maku pārvērtusi digitālu, bet mēs turpinām piesārņot sevi arī digitāli. Un arī tagad esam apauguši ar gana daudz aplikācijām, gana daudz dažādiem QR kodiem, vienā aplikācija otrā, kad mēs piesārņojam šo te savu digitālo fizisko telpu. Un arī tur klienti saskata, ka varētu varbūt kaut ko uzlabot un pilnveidot. Klienti vēl ļoti nelabprāt vada ceļš publiskās vietās personas kodus. Bankām tie ir šie lietotāji vārdi, unikālai identifikātori, un izsaka vēlmes, ka varētu kaut kā no šī te atbrīvoties, ja atsevišķos procesos to ir iespējams izdarīt, un teiksim, drošības līmeņi šo ļauj. Protams, gala lietotāji vēlās, lai tas būtu bezmaksas, lai nebūtu pat jāmaksā vai abonēšana vai kā savādāk. Attiecīgi tas ir mums jāiekļauj vai gala cenā, vai kā savādāk. Šis te viss jābalsta. Un, protams, veiktspēja. Ko mēs saprotam ar veiktspēju, kad, ja gadījumā rīks nestrādā, lai ir alternatīva veidi, plus, kad viņš to vēlās, tas strādā ātri, tas neaizkavē un nekrīt uz nerviem vai netracina. Savukārt organizācijām ļoti svarīgi ir tātad atbilstība visiem normatīviem aktiem, regulām un arī dažādiem citiem nozarei specifiskiem regulējumiem. Jo nozares ir dažādas, šie interpretācija tur varbūt tās nav tik tieši pateikta atsevišķos gadījumos, tāpēc arī tas var atšķirties. Par savietojamību. Kā es minēju, tātad viegls, ātrs un lēts pasaks. Ja, tātad vai tas ir iespējams? Mēs strādājam, meklējam šos risinājumus un tātad viesām OpenID Connect protokolu, lai tad kaut kādā veidā to varētu attaisnot un būtu visas šīs trīs lietas jums kā izstrādātājiem, jums kā biznesiem ieviešot šo savā vidē.
strukturēti dati. Strukturēti dati ir nozars, kur joprojām pirmā saskara klientu notiek manuāli. Attiecīgi, tad tā vēlme ir, ka tie dati gan ātri un strukturēti pāriet uz sistēmām. Un, protams, drošība. Ja? Tad, ka mēs zinām, ka tie dati nāk no uzticama pakalpojuma sniedzēja un tā tālāk. Ejot tālāk. Tātad šajā periodā, kopš pēdējo reizi mēs tikāmies, mēs turpinājām ar tirgus validāciju un pieslēdzāmies 3 use case'iem, pie kuriem mēs strādājām, mēģinājām sazināties ar nozari, dzirdēt gan ekspertu viedokļus, gan vēl, un tad es sīkāk pastāstīšu par katru no tiem. Tad viena no lietotāju stāstiem bija vecuma pārbaude, kur mēs fokusējāmies tieši uz vienu konkrētu atribūtu pārbaudi un lietojamību tirgo. Otra bija klātienes izmantošana, kad šo autorizācijas rīku varētu izmantot klātienē, aizstājot ar savu pasi vai ID karti. Un trešais bija jau veids, kur mēs slēdzām kopā dažādas parametrus, dažādas datubāzes, kad jūs varētu uzrādīt savus parametrus kopā. Attiecīgi, te bija minēts par izglītību laikam, tātad HR-am varētu būt interesanti katru gadu no jums uzzināt, stājoties darbā drīzāk, vai jūs esat Mārtiņš un vai jūs esat absolvējis tādu un tādu universitāti. Bet citās iestādēs te var būt sodāmības, vai jūs esat kaut kādas atlaides, vai jūs esat joprojām, jums ir kāda invaliditātes grupa, jo invaliditāte laikam pārbauda katru gadu, un tā joprojām. Tad mēs arī fokusējamies uz šo te grupu, un es nedaudz sīkāk par to arī pastāstīšu. Ko mēs darījām un kā mēs to pārbaudījām, tad mēs izmantojam daudz dažādas metodas, gan, ja nozare bija atvērta, tad mēs intervējām un mēģinājām pārbaudīt savu izvirzīto hipotēzi par šo te nozari vai par konkrēto segmentu. Tad mēs devām arī dažādiem lietotājiem kaut vai apskatīties uz šo te wireframe, jeb risinājumu, kā tad viņš uztvertu šo sistēmu, jeb kā viņš viņu lietot, ja nekad nebūtu redzējis dzīvē. Jūs esat lietojuši SmartID, jūs aptuveni noprotat, kāds notiek, bet ir pietiekoši daudz sabiedrības daļa, kas to nav darījuši, un tas varbūt arī neuntatīvi. Attiecīgi jāsaprot, kas var būt savādāks un grūtāks. Salīdzinājums minēja par vecumu pārbaudi, bet mēs testējām ne tikai ar vecumu, bet mēs testējām arī ar, dzimumu, salīdzināt, kas tad varētu nostrādāt, varētu nenostrādāt, šo te vienu atribūtu. Skatījāmies tendences, ko tad cilvēki dara pēta, un par šo es jau minēju par tām aplikācijām, kas telefonā daudzi tiešām ir pārgājuši uz karšu izmantošanu digitālā formā veidā. Prasījām nozares ekspertiem viedokli, ko viņi domā vispārībā par šiem use case'iem un novērojām arī, kā klienti lieto šīs digitālās identitātes uz vietas, ejot fieldā, skatoties kaut kādos uzņēmumos un tā tālāk. Par vecumu pārbaudi. Latvijā viss ar alkoholu ir labi. Tādā ziņā es gribu teikt, ka online pasūtot alkoholu, lai jūs to izdarītu, ir nepieciešams izmantot kvalificētu rīku. Un praktiski nav tādu nozaru, tādu tirzniecību vietu, kur nevarētu sevi apliecināt. Savukārt Lietuvā un Igaunijā šāds likuma pants nav. Un tad viņi tur ir gana virtuozi un skatās būtībā šo vecumu pārbaudu tikai klātienē. Attiecīgi, tāpēc es pieminēju, ka virtuozitāte ar šo vecumu pārbaudu citās dalībvalstīs, ja Baltijas valstīs. Viens vēl no segmentiem incidentiem, ko mēs pētījām, bija salūta petardes. Šeit es ļoti pamanīju aizbildinājumu, ka tiešām tas ir sezonāls produkts, bet kad jūs, viešat iekšā varbūt savos uzņēmumos kādus risinājumus, kur ir sezonalitāte, tad nevajadzētu būt, bija vārds bias, kad būtībā
klienti vēlas ērtumu. Un, ja uz to brīdi jūs gribat nopirkt šo salūtu, bet ir normatīvi, ka jums ir jābrauc uz vietas, jāsaņem, jūs nevarat pa pastu, un dažādi šeit ierobežojumi, bet būtībā mēdz būt arī daudzās sfērās un dažādas nozares. Par pasākumiem. Šī vecuma pārbauda. Tad iedomājamies restorānu, kafejnīcu, bāru, kur mēs gribam norezervēt galdiņu. Cik viegli tas būtu, kad iekšā noskanē, aizpildi pinkodu un viss pa tevīm aizpildās un viss noteikti. Bet šeit nozare joprojām vēlās šo fizisko kontaktu, aprunāties, saprast. Viņiem būtībā ir svarīgi tas, lai jūs ierastos, nevis tikai noautorizētos, nevis tikai apstiprināt, jā, tas esmu es, bet viņi vēl turās pie tā, kad viņi vēlas un domā, ka klients grib to personal touch. Par iepazīšanās saitiem ir, protams, līderi, kas ir izteikti Latvijā, bet ir arī varbūt mazāki saiti. Bet konstatējām, jā, varbūt pieņemts fakts, ka visi melo pa savu vecumu online tīklos un nevienmēr var uzticēties. Un tad arī šeit, teiksim, tie, kas izmanto platformu X, Twitters, tad ir šī stampi virsū. Ja? Un attiecīgi, ja jūs onboardojoties, varētu dabūt šādu stampu, ka ja šī persona ir pārbaudīta, ja šai personai ir tiešām šāds vecums, ja šī persona tiešām ir no Latvijas, tad ir varbūt tās kaut kādi vēl plašāki pielietojumi, ko jūs varat ieviest pie sevīm. Jā, bija arī par digitālām praksmēm, un ko novērojam, tad, kad tieši pieaugušo saturu pakalpojumu sniedzējiem, tā pielietojamība un tās vēlmes ir tādas, ka viņas jebkurai digitālai plasmai joprojām šī SMS pakalpojumi, cik vien viegli var. Tāpēc tie ir varbūt šim segmentam attiecīgi interesanti. Par klātienes autentifikāciju. Tas ir tas otrais use-case. Un būtībā klienta apkalpošanas centri, vai tās ir bankas, vai tie ir telekom operatori, vai tie ir jebkur, kur valsts pārvalde, tie frontes līnijas darbinieki, viņi ļoti vēlās, lai būtu ērti, ātri identificēt šo personu ar digitāliem datiem, plus ar strukturētu datu padevi, kad tu uzreiz vari saņemt šo informāciju. Tie cilvēki ļoti novērtētu to. Kad griezāmies pie daudzām vairākām nozarēm, tiešām teica, ka jā, super. Piegādes ķēdēs dažādās, kur, jā, jebko jūs pasūtat, ēdienu, dzērienu, kad varētu šis sevis apliecināšanu arī padarīt stipri ātrāk, ērtāk, jo dotajā brīdī jūs parakstaties, varbūt kāds cits izņem, bet šeit ir nianse. Arī dotajā brīdī piegādes ķēdēs arī cilvēki novērtē, ka kāds cits var tavā vietā saņemt. Jo, vai tas būtu, kad ģimenes loceklis izņem ārā vai kā savādāk. Ļoti liels potenciāls nomā. Nomā domājot, ka, teiksim, iedomājieties sevi vasarā, pludmalē, ar dvieli, tikai ar pulksteni, un pamanat, ūdens mocis vai sups. Es gribu iznomāt. Un kā pieiet klāt un sevi noautorizēt gana ērtā veidā, lai tu varētu saņemt šo nomas pakalpojumu. Vienalga, kaut vai tie ir instrumenti, jeb citi nomas pakalpojumi, ir arī gan ērti lietošana. Pie mums tas nav pagaidām populārs Solārī, kas ir pašapkopošanās servisi, bet tas kādreiz pienāks pie mums. Ir, teiksim, Beļģijā Solārī var apmeklēt tikai reizi 24 stundās. Un, attiecīgi, jā, rūpējās par cilvēku ādu vai kā. Bet, ja ir pašapkalpošanās šīs jebkura ierīce arī tur var viņu pielietot. Protams, mazumtirniecība, tie noteikti varētu būt nozare, kas vislabāk un visātrāk varētu masveidā adaptēt visu šo digitālo identitāti, ja viņi notiktu savādākā veidā. Jo tas pātrina gan šo lietotāju pieredzi, gan kopumu kā tādu. Par parametriem.
Viena no nozarēm tātad azartspēles un tātad šo pašatteikšanās, ja vairāk varbūt tās papildus parametri, kurus mēs varam kopīgot vienas interakcijas laikā, kā es minēju, gan šie 3+ kartes, bet pētot azartspēles, tā skepse ir saistīta ar to, ka normatīvajos aktos nav tieši pateikts, ka tas digitālais rīks ir šādi pielietojams, bet tā ir, protams, interpretācijas jautājums un kā to visu ieviest, teiksim, starpvalstu Baltijas līmenī, kad arī tie dati var tikt apmainīti starp valstīm, kad jums aizbraucot uz Igauniju, uz Lietuvu, jūs apmeklējat azartspēli, šo te spēļu klubu jūs varētu noidentificēt. Sabiedriskais transports, to es minēju, attiecīgi pavisam ļoti viegli, ejot iekšā, viņiem nav jāzina, kā jūs sauc, bet viņiem ir jāzina, kā jūs esat, teiksim, daudzbērnu ģimenes pārstāvis, un jums ir tiesības iegādāties biļeti ar atlaidi, jeb tas esat jūs, kuram ir šī biļete, ātra lietojamība un izmantojamība. Mobilitāte, saprotot pārvietošanos, bija tēmas par mobilajām tiesībām. Mobilām tiesības pagaidām ir pilotēšanas fāzēm, bet ir kompānijas, kas ir izrādījuši interesi pēc iespējas ātrāk šo īstenot, attiecīgi īstermiņa, ilgtermiņa īrēs. Šeit es domāju par, vai tās būtu garantijas, vai tie būtu elektronisks veikali, kur mēs ieejam iekšā, un mēs vēlamies nopirkt tikai mobilo ierīci. Bet ir iespēja paņemt vēl papildus pieslēgumu, teiksim, kas mums ir šīs TV3 platformas, vēl varbūt papildus garantijas, paņemt uz līzingu, attiecīgi dažās šajās nozarēs, ja arī citās nozarēs, tu vari apaudzēt ar šo digitālo identitāti vairāk šos pakalpojumus, kā tad viņi varētu strādāt tā seamlessly un automatizēt un attiecīgi ģenerēt vairāk pēļņu apgrozījumu koncerniem. Protams, veselības aprūpei. Šeit atkal saliekot kopā apdrošināšanu un savu identitāti, atnākot, tāpat tās, tev pārbaud tavus dokumentus un viss notiek automatizēti vienā interakcijā. Varbūt tādi pavisam vienkārši globālas lietas, ko mēs uzzinājām. Tātad par vienkāršumu es minēju, ka cilvēki vēlās, lai maksimāli vienkārši, lai nav tās daudzās aplikācijas, varbūt tās ir, ja ir aplikācijas, tad lai viņas ir vienādas, un to, protams, nevar izdarīt. Kas man ļoti pārsteidza par privātumu, kad Gen Z būtībā viņiem ir gana vienalga, vai tie dati ir kaut kā atdalīti, es domāju, ka tiek padota tikai, teiksim, vecums. Viņiem vienalga vecums var iet kopā ar vārdu, ar dzīvošanas pierakstiet, viss ok. Šeit mēs arī redzam tendenci, ka viņi visdrīzāk Gen Z būs tie, kas lietos daudz digitālos makus. Ja? Tātad katrai dalībvalstī būs savs digitālais makus, un visdrīzāk viņi vienus digitālos makus lietos sociāltīkliem, otrus saziņai ar valsti un tā tālāk. Par šos te klasteri ar daudzām digitālām lietotnēm, kā tad to var noefektivizēt? Kaut kādā veidā, varbūt caur vienu aplikāciju, kad tu vari tad autorizēties, nevarot vaļā katru šo te lietotni. Tas ir tas, ko lietotāji saka. Un kas bija interesanti, kad varbūt konservatīvā nozare, kas ir azartspēlēs, kad ir gana digitāli, bet tas visdrīzāk ir saistīts ar to, kad šie lietotāji dabūna free spinus, un tad viņi izmanto atsevišķos reizēs iet iekšā, un tad, kas bija pārsteidzoši, ka īpatsvars ir gana liels, kas izmanto šo digitālu identitāti šajā kategorijā. Un ko tad iestādes vēlas? Viņas, protams, vēlas tātad noturēt savu tirgus daļu, caur konkurētspēju un lojālus klientus. Bet tie, kas vēlas noturēt tirgus daļu, būtībā varbūt mēs saskatījām, ka tur ir gana daudz tradicionālas pārvaldītas kompānijas, kuras varbūt tās nevirzās tirgu ar inovācijām tik strauji kā šie trailblazeri vai tie, kas nebaidās kļūdīties. Un savukārt uzņēmumi, kas
ir gatavi celt konkurēt spēju. Nu, viņiem ir noteikti gan inovācijām dažādi budžeti atvēlēti, gan viņi nebaidās kļūdīties, iet uz priekšu, mēģina, un tāpēc arī viņi ir tirgū citreiz ar labākiem panākumiem. Un vēl, ko uzņēmumi vēlās, ļoti stingra tendence bija, kad uzņēmumi, kuri ir ieguldījuši gana daudz resursus savās aplikācijas, ka viņas vēlās, lai lietotāji lieto viņa aplikācijas. Nu, ļoti stingri turās. Savukārt, nu, šeit lietotājs vēlās to vieglāku lietojamību. Tās bija šīs galvenās lietas. Nu, tad mēs domājam, skatījāmies un pētījām un joprojām ieguldam gana daudz resursus, kā to visu nodrošināt. Mums ir izdevies atrast veidu, kā nodrošināt vieglu integrāciju, izmantojot OpenID Connect protokolu, ko es minēju, uzticamību, atbilstību, tad attiecīgi EIDAS 2 regulai, un drošs. Un šis jaunais servis, ko mēs laižam, ja vieglāks veids, kā ieviest Smart ID, mēs esam nosaukuši par Authenticate, un Authenticate uzreiz ir iespēja nodrošināt lietotājiem vairākus autentifikācijas tokenus, Mobile ID, Smart ID un Igaunijas ID karte. Attiecīgi, jums, kas šo ievieš, uzreiz pavarās plašāks šo lietotāju skaits, tirgi un tā tālāk. Protams, tas ir saistīts gan ar nākotnes attīstību tendencēm, kas varētu iet tālāk. Ātri var parādīt varbūt tās to risinājumu, tam vieglai lietojamībai, ātrumam, kā tas varētu notikt uz ekrānu, kā tā interakcija varētu notikt, jo klients, kā viņš vēlās pienākt, autorizēties un aizmirst, aiziet projām, nevadot, kā es minēju, šos te personas kodus un visu to. Tad uz ierīcēm varēs izvietot dinamisko QR kodu, attiecīgi pienākot klāt, šis te kods mainīsies. To kodu tad mēs padot no savas puses, un lietotājs viņu varētu skanēt. Jūs varat, Elvis teica, lai neskanējiet nedrošas kodus. Šeit nekas nenotiks, kad jūs noskanēt, bet tiem, kam nav demo, Smart ID viņš nevarēs tikt. Bet būtībā nākotnē būs Smart ID pieejams QR koda sadaļa, kur noskanējot šo QR kodiņu, jūs varēsiet uzreiz pārnesīs uz autorizācijas logu. Kas vēl šeit ir labs, pat neatvarot vaļā Smart ID, vienkārši ar parastu kameru arī viņš nostrādā. Tad mani pārnes uzreiz uz Smart ID demo lietotni. Es ievadu tātad, pieņemsim, man prasa vecumu, bet uzreiz es ievadu datus, tiek padoti tie dati, ko, teiksim, pakalpojums sniedzējs bija prasījis. Un, attiecīgi, šis te pieredze un šis te viss, ko es minēju, ko nozare saka, vēlās, varbūt tās grib, mēs mēģinājām ienkorporēt gan ātrā, vieglā risinājumā, ko ir jums lēti, viegli ieviest, kas ir drošs, un klientiem varbūt gan ērti lietojums. Jā, paldies! Paldies, Mārtiņ!